Gandrīz vai pašā Ozonieku centrā ir zemgalē neraksturīgi augsts kalns. Bērni to labprāt izmanto gan vienkāršai kāpelēšanai, gan slaidam nobraucienam. Saulīte laukā izvilinājusi ne tikai mazuļus un jaunās māmiņas. Ik pa brīdim arī mežā starp kokiem pavīt kāds stāvs. 2,5 kilometru garo slēpošanas trasi iecienījuši visdažādākā vecuma ļaudis. Jo jaunībā tā nopietnāk ir sanācis ar sportu nodarboties. Tad tagad arī iespēja robežās, kad tāds brīvāks brīdis kaut ko pakustos, lai tie kauli neilrust. Es domāju, ka tas garums trases ir ļoti optimāls, jo ir iespēja slēpot vairākus aplis, ja ar vienu aplīti ir pa īsu. Principā tā arī parasti tiek darīts, jo pats personīgi cenšos parasti no 5 līdz 6 apļiem tā apslēpot. Nodarbojos ar orientēšanās sportu. Un kas ir vieglāk? Domāju, ka slēpošana, jo slēpošana tikai 2. gadu, bet tā it kā vieglāk padodās. Bet ikdienā tā trasa te ir tāda pilna ar cilvēkiem? Pa sestdienu, svētdienu ir pilnāks, bet darba dienās, vakaros dažreiz nāk ar lukturīšiem slēpot. Šo Ziemassvētdienās ir iespēja sacensties arī slēpošanā uz laiku un apkopojot 8 nedēļu rezultātus cīnīties par balvām. Es esmu pa lielu laikam priekšā numuru. Kamēr īstenie sportisti gatavojas startam, mašīnu stāvlaukumā kļūst aizvien vairāk. Ozoniekus kā vietu, kur aktīvi atpūsties visai ģimenei kopā, iecienījuši arī jelgavnieki. Mazais zaķis noteikti vēl pagaidām, mēs tētim asistēsim. Tad, kad tētis noraus apli, tad māmiņa paslēpos, mēs tikmēr ar savu. Tad jūs tā visu ģimeni tā sportiski pavadīsiet brīvdienās? Jā. Vai tā bieži sanāk visai ģimenei tā? Diemžēl bieži nesanāk. Darba dienas ir darba dienas, gribētu biežāk, bet brīvdienās, ja laiks ļauj, mēs esam par aktīvu dzīvesveidu.